Labdien visiem Kemperi 365 sekotājiem, un šodien es jums pastāstīšu un parādīšu vēl vienu brendu, ko mēs piedāvājam, kas ir Foresters. Šajā gadījumā sāksim ar busiņa tipa kemperiem un parādīšu to, kādas ir variācijas iespējas tieši dzīvojamās zonas izkārtojumos, ko tas maksā un ko var sagaidīt, ja jums interesē kvalitatīvs, laikā budžetam draudzīgs busiņa tipa kemperis. Tātad sāksim ar to, ka šobrīd Foresters piedāvā jaunos Fiat Ducato šasijas, kuras izskatās šādi. Un iespējams ir daudz un dažādi izkārtojumi, lai atbilstu katrām jūsu vēlmēm. Tad sāksim ar pirmo, kas saucās Living Up, kā mēs latviski varētu tulkot dzīvosim, piedzīvosim, izdzīvosim. Cerams, ka izdzīvosim. Jā. Tātad, jā, Fiat Ducato jaunā stūra, jaunais dizains. Skaidrs, ka varam iegūt daudz papildus iespējas, kā adaptīvās kruīza kontroles, jebkāda veida drošības sistēmas, vai tie ir līnija asistenti vai tam līdzīgi. Bet, jā, krāsli ļoti līdzīgi, kā tas būs rimoriem, skapīšiem, mazliet savādāka sistēma, kā parasti ir redzēts, bet viss, kā saka, strādājoši un vaļā netaisīsies. Šeit mums ir divas sēdvietas zonā, un parasti, kā jau busiņos, mums ir neliela problēma ar tieši gulēšanu. Tas šis ir variants ģimenēm, kur ir 4 cilvēki. 4 cilvēkiem šeit ir arī paredzētas kā pareizāk izstāstīt, 2 stāvu 2 guļamās gultas. Un skaidrs, ka mums ir arī labierīcības, kas ir apvienotas vienā telpā. Pods pagriežās. Un jā, šeit mums ir duša, spogulis, atverams loks. Viss kā jau parasti. Tad šis būs tāds ģimenes modelis, ģimenes variants. Skaidrs, ka šeit ir arī plīts un leduskapis, kurš interesanti atverās no abām divām pusēm. Gan, ja esam iekšā, varam atvert, gan no ārpuses. Un, protams, ka ir arī moskītu tīkls. Šajā gadījumā varam redzēt, ka šeit ir LED lampa, nav marķīze uzlikta, bet tas viss ir izdarāms kā papildus opcija. Un, protams, ka pagriežami krēsli. Braucamajā zonā mums, protams, ir uzlādes paneļi, USB, Type-C. Varam iegūt arī digitālo displeju, lai varam monitorēt jebkādu veidu informāciju par šo te mašīnu. Ja mēs runājam par cenām, tad šāds te maksās apmēram 42 000 plus PVN sākumā. Krāsa ir, jā, vai nu balta, vai nu melna, skatoties, kāda jums interesē. Tad dosimies pie nākamā izkārtojuma veida. Šis tātad ir modelis melnā krāsā. Un šeit mums ir šāda te liela 2-guļamā gulta, iespējams arī 3-vietīgā gulta. Mums ir lampas ar uzlādes portiem, skapīši virs gultas. Un šo te gultu var pacelt augšā, piestiprinot šeit, un līdz ar to iegūstot vietu riteņiem, kravai, motocikliem, kas kuram ir vajadzīgs. Tāpat kā iepriekšējais, šis mums ir uz Fiat šasijas, tikai jā, melnā krāsā. Teikšu, ka man melna krāsa labāk patīk, bet ļoti iespējams, ka saulē potenciāli var uzkarst krietni vien vairāk kā baltā krāsa, tāpēc arī kemperi pārsvarā ir balti. Interesanti, jā, ka vācieši, pieņemsim, piedāvā 3 gadu pagarināto garantiju, kas gan īsti nenozīmē, ka tā būs tāda pati kā garantija kā rūpnīca, tā vienkārši būs savā ziņā apdrošināšana. Ja notiks kaut kādas lielās problēmas. Jā, tad šis būs, teiksim, tāds 2-vietīgs kemperis. Cena ar visām papildu opcijām ir 55 000, kuru sastāvā ir gandrīz 9 000 PVN. Tātad 45 000 plus PVN, pilnīgi jauns Fiat Ducato.
Dosimies tad tālāk. Nākamais mums saucās Fantasy. Nevis Fantasy, jā, 50 000 eiro plus PVN. Tāpat Fiat šasija. Iespējams ir jebkāds papildus drošības sistēmas, kā tas būtu jebkurā citā. Izkārtojums šajā zonā mums nemainās. Tāpat 2 gāzes degļu plīts, ietilpīga duša tolete. Protams, kā apvienot ir vienā telpā, visi logi atverami. Un leduskapis šīm atšķirībām no pārējiem ir novietots šeit, atverams no vienas puses. Bet, kas interesanti, šeit mums ir gulta. Es nezinu, kurš jau ir saplēsis, bet gulta šobrīd nestrādā. Parādīšu no aizmugures, kā tas izskatās, kamēr esam vēl iekšā. Šeit mums ir skapīši, kur var novietot mantas. Parādīšu, kā no aizmugures izstās un kam šis modelis varētu likties interesants. Jā, kā jau redzat, gulta nolaižās, kur tur ir sliede, tad viņa atstutējās pret šejieni, līdz ar to varam gulēt, bet pēc miega, kā saka, gultu varam pacelt augšā, ielikt atpakaļ kravu, riteņus, motociklus un doties tālāk ceļojumā, vai arī šeit var uzlikt papildus matracīšus un teorētiski apsēsties, bet, protams, vietas nav daudz, bet līdz ar to mēs iegūstam varbūt ikdienas lietošanā tādu kā kravas busiņu, bet brīvdienās varam atpūsties un braukt piedzīvojumos pie dabas. Un pēdējais no šiem te variantiem V636EB. Parādīšu šim te atšķirību, teiksim, tas pats, viss kā jau minēju. Fiat Ducato, cena ap 50 000. Pastīsimies, kāds bagāžnieka risinājums ir šeit. Netraucēsim šobrīd cilvēks, iesim no otras puses. Jā, tad šeit būs lielā trīsvietīgā gulta, kuru vidus daļu var izņemt ārā. Šeit var redzēt, var, teiksim tā, nodalīt gultas, katrā pusē pa vienam guļ, bet, ja ir vajadzīgs šeit vidū, var ievietot vēl papildus vietu. Un mazliet samelojas, nav vēl pēdējais, ir vēl šāds manā pieredzē vēl īsti neredzēts variants. Šāda te 2-stāvu vienguļamās gultas. Jā, interesanti, kā tas izskatās no iekšpuses, noteikti aiziesim apskatīties. Tātad šeit mums ir kravas nodalījums, 2 vienvietīgās guļamās gultas, joprojām tas pats Fiats. Sapratu, jā, šis mums arī būs kā ģimenes variants. Kāpēc ģimenes variants? Jo uz jumta ir telts. Tātad mums ir uz jumta telts. Šeit arī dzīvojamā zona ir daudz plašāka, jo iegūta ir vieta uz aizmugurējās gultas rēķina. Vairs tur nav lielā garā gulta, bet tikai vienvietīgā. Un šeit mums augšā ir telts. Es teiktu, šis man uzreiz piesaist uzmanību, jo tas ir kaut kas jauns. Kā busiņos parasti pierast, ka tā sēžamā zona ir ļoti... Bet šeit man absolūti nav nekādas problēmas apsēsties. Vietas ir pietiekami. Jā, visiem vietas šeit pietiek. Pastīsimies, kā izturējās gultas un kā izstās labierīcības. Jā, tātad šeit mums ir šādu te dušas stilu. Mēs redzējām ap 20. gadu Sun Livingos, kur ir tā kā staigājošā siena. Jūs ejat uz dušu, tad vietas paliek mazāk, bet no dušā jau mēs neesam bieži. Tad mēs šo te noliekam šādi un iegūstam šo te telpu kā staigājamo zonu, varam droši kāpt, un aizmugurē mums ir 2-stāvīgā gulta, kuru mēs varam nodalīt ar šādu te sienu un nokļūstam otrā pusē labierīcībā. Abas šīs te sienas var izmantot kā, nevis sienas, bet durvis, kuras varam izmantot kā sienas. Līdz ar to, principā, mēs iegūstam vienu lielu telpu, kurā mēs varam iet dušā vai iet uz toleti. Tad šeit tas viss ir iespējams.
Jā, šis noteikti ir interesants modelis. Prasīsiet, cik šāds te brīnums maksā. Tad cena ir 63,000 mīnus PVN. Tas nozīmē, ka kopējā cena būs sākot no 54,000 eiro. Priekš jauna, ļoti interesanti izkārtota ģimenes kempera, ļoti laba cena. Jā, par garumiem Fiat Ducato. Mums kopējais garums ir 6 metri, kas ir diezgan standarts. Adrian būs 6,2 un Fordiem mēdz būt arī 5,9. Tad tāds zelta vidusceļš. Īsumā, jā, Forester noteikti ir budžeta klase, tai pašā laikā pietiekami labi aprīkojams, protams, par papildus samaksu, bet arī standarta komplektācijā ir absolūti viss, kas ir nepieciešams. Interesanti, dažādi izkārtojumi, risinājumi, lai mēs varam ceļot vairāk kā 2 cilvēki pie nosacījuma, bet arī gadījumā, ja ceļojam tikai 2, tad jūs nejūtat to, ka jums ir kaut kāds apgrūtinājums dēļ tiem 2 papildus cilvēku gultām. Viss tas ir pielāgojams un noteikti atradīsiet īsto variantu priekš jūsu vajadzībām. Paldies, kad skatījāties, spiediet laiku un tiekamies nākamajā pārraidē.